Cilvēki, labdien visiem! Paldies, jā, ka esat atraduši laiku uz tādu, kā es pirms tam minēju, ātru, bet gan kodolīgu un pats svarīgākais diezgan svarīgu, lai neteikt ļoti svarīgu informāciju par to, ko Ivans no Latvijas antidopinga biroja mums tuvākajā pusstundā mēģinās pastāstīt. Mēs šo sarunu vēlamies tādu dzīvu, dabisku, tiklīdz jums kādi jautājumi, lūdzu, celiet rokas. Pašās beigās arī būs tādi jautājumi atbilžu sesija, varbūt to jautājumu varat uz beigām paturēt, kā paši jūtat. Jā, mūsu galvenais mērķis šobrīd kopā ar antidopinga biroju jūs iepazīstināt un salikt tos punktus uz i, tā kā par jūsu tiesībām galvenokārt un arī pienākumiem saistībā ar visu antidopinga jautājumu sfēru, kas attiecas uz jums. Lūk, tā kā, jā, liels prieks arī, ka Ivans ir gatavs uzstāties, un Ivan, dod vārdu tev. Jā, paldies, Ieva, paldies tiešām par uzaicinājumu, paldies, ka klausītāji, ka jūs skatītāji, klausītāji, ka jūs atrodat laiku, iespējas. Tad es tiešām necerētu jūsu laiku. Es sākšu uzreiz, kas saka, pie galvenas tēmas, pie galvenas lietas, un tas, protams, skar vairāk antidopinga pusi. Tas skar sportista pienākums, tiesības. Manuprāt, ir svarīgi tiešām pasvītrot to vārdu tiesības, jo man arī pašam piedaloties dopinga kontrolieriem kā asistentam pasaules čempionātā skriešanā, kas bija oktobra sākumā. Es redzu, ka pat augsta līmeņa sportisti, viņi nezina, ko viņi drīkst, ko viņi nedrīkst. Un tur rodās tas kļūdas. Es varbūt palūkšu pārbaudīt jums, vai jums ir izslēgts mikrofons, jo tas veido papildus troksni. Un dēļ tā, ka es neredzu to čata sadaļu, jūs varat noteikti kaut ko rakstīt, un varbūt man jau palīdzēs un nolasīs to jautājumu. Ok, tad virzamies pie galvenas lietas, tad, ko mēs šodien uzzināsim jaunu, varbūt kaut ko atkārtosim. Un tas tēmas nav mūsu izdomājums, tas nav kaut kur no IZM vai veselības ministrijas iedotas uz veselību. Šīs tēmas ir atrunātas Pasaules antidopinga kodeksā, tās tēmas, ko svarīgi zināt gan sportistiem, gan sporta darbiniekiem. Dēļ tā, ka mums šodien laika ir diezgan maz, ne diezgan maz, bet nav tik daudz, lai runātu vēl plašāk par šo tēmu. Es izvēlējos tēmas, par ko mēs runāsim. Tad, kas ir antidopinga noteikumu pārkāpumi, kas ir dopings priekš sportistiem, kādi ir sportista pienākumi un atbildība, kas ir stingras atbildības princips, kā sastāv aizliegto vielu saraksts, cik bieži viņš jaunās mainās, vai viņu jāzina visu no galvas, vai ir varbūt kaut kāda padomi, kā tad pārbaudīt tas 4000 vielas, kas ir iekļautas sarakstā. Vai uzturu bagātinātāji var kaut ko bišķiņ sabojāt reputāciju sportistam, lietojot pat tādus, no vienas puses liekas, kas tur varētu būt tie vitamīni, terapeitiskās lietošanas atļaujas, kas tas tāds, un pašu dopinga kontroli. Un, manuprāt, šeit no tā skatu punkta par dopinga kontroli būs svarīgi gan, ja ir pieslēdzās vecāki, gan sportisti, gan arī no trenera puses. Jā, gatavs atbildēt tiešām uz visiem jautājumiem, kas jums nāk prātā, un arī izstāstīšu, ko nozīmē pateikt sports. Lūk, bet vispirms es aicinu jūs nedaudz pamosties, padomāt un iedomājieties, ka jūs dodaties uz šo lekciju online, satiekat pa ceļam Homeru, un tad viņš tad prasa, jūs viņam sakat, ka jūs dodaties uz dopinga kontroli vai vienkārši uz dopinga lekciju, tad viņš prasa, kas ir dopings. Lūk. Padomājiet, ko jūs būtu viņam atbildējuši. Kas tad ir dopings? Vai tas ir vielas tikai? Vai tas ir arī aizliegts metodas? Vai tas ir Nike jaunas krosenes, kas palīdz man skriet ātrāk? Vai tas ir kaut kāds kostīms, vai tas ir kompresijas zeķes? Tas arī ir dopings? Padomājiet, pareflektējiet.
Lūk, un tā patiesa atbilde, ko mēs varētu teikt, tā korekta atbilde, ko mēs varētu sniegt Homeram, tas ir to, ka dopings tas ir viens vai vairāk pārkāpumi, kas ir minēti Pasaules antidopinga kodeksā. Jā, tad tas nav tikai konkrēta viela vai konkrēta, vai tas ir ar dopingu tiek saprast visi 11 pārkāpumi. Un tad kādi tie ir, tie, kuri zina, ceru, ka jūs to zinat, un tas vienkārši atkārtošana. Tie, kuri nezina, tad tiešām tas dažas minūtes paskatāmies uz ekrānu. Tad vielas klātbūtne parauga. Pietiek ar to, ka no sportista tiek paņemta urīna paraugs, tajā atrod aizliegto vielu, un attiecīgi tad, diemžēl, pašam sportistam nākas pierādīt, kā šī viela nonākusi viņa organismā. Lietošanas vai lietošanas mēģinājums, jā. Nav svarīgi, vai tika sasniegts vēlamais efekts lietojot vielu, vai kaut kādi citi objektīvi pierādījumi, kas varētu liecināt, ka sportists lieto aizliegto vielu. Tas ir sportista bioloģiskā pasa. Kā jūs zināt, sportistam tiek paņemts gan urīns, gan dažreiz arī asins paraugs, un pēc tam tas tiek analizēts, un no urīna iet steroidālais profils, no asinīm iet hematoloģiskais profils, un tādējādi var skatīties un izvirzīt apsūdzību. Arī vieglatlētikā ir gadījumi, kad sportisti tiek apsūdzēti tieši šo divi antidopinga noteikumu pārkāpumu. Izvairīšanās vai neiešanās uz dopinga kontroli, tad sportistu, kur uzaicina uz kontroli, viņam ar to jāpabeidz. Viņš nedrīkst pateikt to, ka viņam jāsteidzās uz Black Friday vai uz kaut kādu dzimšanas dienu balīti. Nē, viņam jāpabeidz šo dopinga kontroli. Informāciju nesniegšu par sportista atrašanās vietu. Tātad sportisti, kas ir iekļauti pārbaudāmo sportistu reģistrā. Tas varētu būt nacionāla mūsu reģistrs, ko uzturam mēs, Latvijas antidopinga birojas, kā Nacionāla antidopinga organizācija, vai arī starptautiskā federācija, kurā paziņo sportistam, ka viņš ir iekļauts šīs starptautiskās federācijas reģistrā, tad viņš sniedz informāciju par savu atrašanās vietu, kad pie viņa var ierasties dopinga kontrole. Un, ja ir, tad teikt, ir problēma sportistam to iesniegt, vai neprecīzi informācija, vai viņš norāda to, ka viņš būs tajā vietā, bet ierodas kontrolieris un sportista nav mājās, un tad tādi 3 brīdinājumi 12 mēnešu laikā, un tas draudz sportistam ar 2 gadu diskvalifikāciju. Falsifikācijas vai falsifikācijas mēģinājums, tad jebkādas darbības, kas grauj pašu dopinga kontroli, aizliegts vielas metodas glabāšana, aizliegts vielas metodas izplatīšana, tad šeit jāsaprot, ka ne sportists, ne treneris nedrīkst glabāt vielas, kas ir aizliegts sportā, ja tam nav medicīniska pamatojuma. Viss. Aizliegts vielas metodas ievadīšanas vai ievadīšanas mēģinājums, tad sportisti nedrīkst spēlēt daktarīšos vai treneris izdomāt sportistam ievadīt aizliegto vielu. Līdzdalība, atbalstīšana, plānošana, mudināšana, slēpšana, tad šīs darbības arī tiek uzskatīts par dopingu. Un, ja tiek pierādīta arī trenera vaina vai mudināšana lietot sportistam aizliegto vielu, tad var arī diskvalificēt treneri, un mums Latvijā arī bija gadījums, bet gan treneris, gan sportists izbaudīja 4 gadu diskvalifikāciju. Aizliegta biedrošana. Tas nozīmē to, ka diskvalificētais sportists ir diskvalificēts no visiem sporta veidiem, un nekādā statusā viņš nedrīkst iesaistīties citā sporta veidā. Citos sportos vai arī trenēties ar komandu, vai arī viņš drīkst atsākt treniņus pēc, tur ir noteikts periods, kad viņš jau var atsākt. Tas periods, kas tuvojas jau diskvalifikācijas beigām. Un draudēšana, iebiedēšana vai ziņotāja ietekmēšana, tad šīs arī tiek uzskatīts par dopingu. Ja kāds zina kaut kādu informāciju un var ziņot, bet viņam tiek draudēts, tad attiecīgi var apsūdzēt to personu, kas draud. Es ceru, ka tagad jūs zināt, kas ir dopings, un tie ir tie 11 pārkāpumi, un tā ir tā pareizā atbilde Homeram. Ja jums ir kāds jautājums par iepriekš 11 pārkāpumiem, jūs varat droši uzrakstīt. Es gatavs atbildēt uzreiz. Tā, virzamies tālāk. Kādi tad ir tie sportista pienākumi un atbildība vienlaikus ar viņa tiesības? Pirmkārt, ja mēs runātu par viņa pienākumiem, sportistam jāzina un jāievēro antidopinga noteikumi. Tagad jūs zināt, ka tie ir
ka dopings ir 11 pārkāpumi, tad sportistam jāievēro šie 11 noteikumi, lai nepārkāptu tos. Vienlaikus, protams, mēs apzināmies, ka nav iespējams zināt Pasaules antidopinga kodeksu ar visiem vēl 8 starptautiskiem standartiem, tāpēc sportistam pietiek to, ka viņš zina, kas ir dopings tādā izpratnē. Sportistam vienmēr jābūt pieejamam dopinga kontrolei, par to esmu jau pieminēju, tas ir viens no punktiem. Šis ir ļoti iet kopā ar to stingras atbildības principu, kas man būs nākamajā slaidā, bet tas pasaka to, ka sportists ir atbildīgs par to, ko uzņem ar pārtiku vai lieto ar medikamentiem vai uzturu pagātinātājiem. Kas ir vēl ļoti būtiski? Sportistam jāinformē ārstu, ka viņš ir sportists. Tiešām, ja šodien ir tik liela kupla auditorija un ja klausās vecāki treneri, sportisti, lūdzu, ja jūs apmeklējat kādu speciālistu ārpus, varbūt gan ģimenes doktoru, gan arī citu speciālistu, sakiet to, ka jūs esat sportists un jums nedrīkst izrakstīt kādu vielu, kas varētu būt, piemēram, aizliegta. Attiecīgi ir jāpārbauda gan pašam sportistam, vai šī izrakstīta viela nav aizliegta, un varbūt jāapsver citu alternatīvu, bet atkal sarunā ar ārstējušu ārstu. Sportistiem un treneriem mēs aicinām neklusēt par antidopinga noteikumu pārkāpumiem un ziņot visu nepieciešamo informāciju, kas jums šķiet ir svarīga, lai mēs varētu cīnīties pret dopinga lietošanu sportā un sadarboties pārkāpumu izmeklēšanā. Šī ir tā atbildība un pienākumi no sportista viedokļa, kā es jau iepriekš pieminēju, es neieliku šeit sportista atbalsta personas pienākumu un atbildību, bet tur tikai daži papildinājumi tādi, ka trenerim jāatbalsta savu sportistu dopinga kontroles laikā. Ja jūs redzat, ka uzaicināt sportists un viņš tiešām nezina, kā rīkoties, jums pirmais, jūs varat vienkārši viņu nomierināt, pateikt, ka viss ir ok, un ja tas vēl nepilngadīgs sportists, tad jāpieaicina kādu pilngadīgo pārstāvi, vai tas būtu, piemēram. Tas varētu būt treneris, tas varētu būt kāds fizio vai kāda cita persona. Un, protams, trenerim jāizmanto savu ietekmi, lai veicinātu sportistos šīs labas vērtības. Nolūk, šis tas stingras atbildības princips, par ko esmu jau iepriekš pieminēju, un to kodeks nosaka diezgan vienkārši to, ka sportists ir atbildīgs par visām aizliegtajām vielām, kuras viņš lieto vai mēģina lietot. Un tad, attiecīgi, tālāk sportistam, ja šī viela tiek atrasta, nākas pierādīt savu, kā šī viela nonākusi organismu. Ir, protams, nianses attiecīgi, kas skar nepilngadīgo personu, bet kopumā šīs tiek pieņemts šādi. Ja mēs skatāmies nedaudz konkrētāk, precīzāk uz jūsu sporta veidu, protams, jāsaprot, cik daudz šīs, ja mēs vienkārši sakam, dopings ir izplatīts vieglatlētikā. Ja? Un šeit, kā jūs redzat, es paskatījos pēdējo pieejamo statistiku par 21. gadu, atcerieties, ka tas vēl ir bišķi nedaudz Covid laiks, un kā jūs redzat, no 31 178 paraugiem savāktiem pasaulē 184 bija pozitīvi, kas sastāda tieši to 0,6%, kas ir, starp citu, tas ir tas pats skaitlis, kas ir vidēji starp olimpiskajiem sporta veidiem. Bet ja mēs paskatāmies nedaudz smalkāk, un šeit jau tiek ņemt vērā arī para vieglatlētika, tad jūs redzat, ka pirmā vieta pēc tiem visiem pozitīviem paraugiem, protams, ir anaboliskie līdzekļi, un tie varētu būt dažādas vielas, gan tie saucamie sārmie, tie ir piesārņoti uzturu bagātinātāji, vai tie būtu vienkārši speciāli no ārpuses uzņemtas vielas. Otrā vieta pēc popularitātes, jūs redzat, S4 klasē, un pirmā vieta tur ir mildronāts, ja, un par mildronātu man noteikti būs, ko jums pateikt vēl papildu slaidu, un trešā vieta ir stimulējušās vielas, un pirmā vieta ir tāds medikaments, ko lieto tā saucamās uzmanības deficīta ārstēšana, ritalīns. Otrā vieta pēc tam iet kokaīns vai
vai citas sociālas narkotikas, jā, kas man būs atsevišķi, jā. Tad ko es gribu ar to pateikt, skatoties uz šo statistiku, jā? Tāpēc šeit jāskatās nedaudz smalkāk, nedaudz nevis kopējais skaits, ko tas nozīmē 216 pozitīvi, bet jāsaprot, ka šie daudzi gadījumi varētu būt no tā, ka vai piesārņoti uzturbagātinātāji, kā piemēram tas bija tas UK, Anglijas sprintera gadījums, jā, komandas, jā. Otra vieta stafete aizgāja seceni, jo sportisti vienkārši lietoja uzturbagātinātāju nopirkot to Amazonu, un tas bija piesārņots. Noteikti dzirdēts tas gadījums. Tad atkal, ja mēs skatāmies pēc klasēm, tad, protams, vienmēr pirmā vieta būs tie paši anaboliskie steroīdi, stimulējušās vielas, pēc tam būs kādi diurētiķi, hormonu vielmaiņas modulātori atkal. Un bildes, kas ir redzamas, arī parāda to, ka šīs daudzas vielas var atrast uzturbagātinātājos. Un tagad jūs zināt, jā, ka tas sports, vai diemžēl vai pa laimi, tas nav tikai par uzvaram vai zaudējumiem, tas ir sports sastāv no daudzām lietām, un ko mēs redzam, ka daudzi pārkāpumi tiešām, diemžēl, notiek no nezināšanas vai nejaušības. To, ka sportists nezina, no kurienes viņam ir tā viela, vai tas būtu piesārņotais uzturbagātinātais. Ja tas pat ir aizdomas, par kāds ir piebēris klāt, tad atkal sportistam jāpierāda, kā šī viela nonākusi tur. Ja kāds kaut ko pieber, tad vai ir pierādījumi. Jā, šis ir tiešām tas tāds punkts, tāpēc svarīgi šodienas dzirdēto, lai jūs katrs, vai jūs esiet vecāku loma vai treneru loma, jūs zināt, kā pielietot šodienas manas. Tā, Ivans mums kaut kur pazuda. Jā, Ivan, tu mums kaut kur pazudi un es atpakaļ. Jā, man vienkārši bija rakstīts, ka mani noņēma no sapulces. Jā. Re, kur ir. Un es iegāju tagad caur mūsu birojiem. To visu. Tūlīt piedošanu, ka. Tagad, jā, viss kārtībā, viss notiek. Super. Un, jā, tad, manuprāt, es beidzu ar to, ka ir svarīgi tiešām zināt, kā pielietot šīs zināšanas šodien dzirdēto un ātri par aizliegto vielu metožu sarakstu. Tad šīs saraksts, kas tiek atjaunots katru gadu, atjaunināšanu publicē vienmēr septembra pēdējos datumos vai līdz 1. oktobrim, tad mēs zinām, kādas vielas tiks aizliegtas ar 1. janvāri. Un jebkura viela nenonāk aizliegtajā sarakstā tāpat vien. Ja tad vielai jābūt noteiktiem kritērijiem, vai viņa var uzlabot sportisko sniegumu, viņa apdraud sportista veselību, vai viņa pretrunā ar kodeksa ievada minēto sportisko garu. Šis tāds filozofiskāk jēdziens, kas skar snieguma izcilību, godīgu spēli, ceņtību, apņemšanas, cieņa pret noteikumiem, likumiem, tāpēc arī šajā kritērijā ļoti spilgti var pieminēt narkotiskas vielas, marihuānu, jā, jo tas daudzās valstīs ir kriminalizēta. Un arī automātiski būs viela iekļauta, ja viņa maskē citu vielu klātbūtnes parauga. Lūk, ātri virzamies. Tad ir vielas, kas ir aizliegtas vienmēr. Tad sportisti tos nedrīkst lietot ne sacensību laikā, ne ārpus tam. Tas, piemēram, ir anaboliskie līdzekļi, tas ir peptīdu hormoni, tas ir kaut kādi tie augšanas faktori, augšanas hormoni, beta-2 agonisti, jā, tad astmas medikamenti, bet man būs atsevišķi slaidi pat, jo tur izņēmumi,
hormonas vielmaiņu modulātori. Tad tur ir iekšā mūsu slavenais mildronāts, diurētiskie līdzekļi. Ja? Tad medikamentus, ko varētu lietot cilvēks ar sirds mazspējām vai kādu sirds saslimšanu, tad šie ir medikamenti aizliegti vienmēr. Un arī aizliegti noteiktas metodas, piemēram, asins pārliešanas vai kādas manipulācijas ar asinīm vai to komponentiem. Un ir vielas, kas ir aizliegtas tikai sacensībās, par to mēs atsevišķi pastāstīšu, un ir noteikti sporta veidi, kur ir aizliegti beta-blokatori, tādi sporta veidi, kā piemēram golfs, loka šaušana, niršana, motosports, tad tur ir aizliegti beta-blokatori. Vieglplētika tajā sarakstā nav, tā kā jums nav ko uztraukties vispār. Sportisti varat lietot beta-blokators. Lūk, kā es iepriekš jau bišķiņ pieminēju, ka kokaīns, heroīns, marihuāna un MDMA, jeb ekstazī, ir izdalītas atsevišķu vielu klase, un tas ir ļaunprātīgi lietotas vielas, ko sportists varētu lietot, kas saka, izklaides nolūkos, un tas nav gluži dopings, bet jāgrāk par šo vielu kādu varēja dabūt nedaudz bargāku sodu, tagad mazāk. Un, ja sportists piekrīt iziet rehabilitāciju, tad tas sods varētu tiks reducēts vēl līdz mazākam. Lūk, kā es jau iepriekš pieminēju, anaboliskie steroīdi vislielākā klase, un atkal, ko es gribu vērst šeit uzmanību. It sevišķi vieglplēte, kur ir ļoti daudz disciplīnu un kaut kādās disciplīnās, kur sportistam vai jaunietim varētu būt, viņš kaut kur izdzird, ka viņam nepieciešama muskuļa masa, lai viņam vai nepieciešams spēks, kas uzreiz viņam korelē ar muskuļa masu, tas sportists varētu lietot kādu uzturu bagātinātāju ar ļoti tādiem spilgtiem saukļiem un visādām interesantām bildēm. Lūdzu, atturiet sportistu lietot tiešām šos uzturu bagātinātājus, ja viņi pie tām vēl nav nezināmas izcelsmes. Arī bildē jūs redzat vienu krēmu, ko var nopirkt Itālijā ar nosaukumu trofodermīns, un tad attiecīgi tur sastāvā ir iekšā klosterbols. Beta-2 agonisti, asmas medikamenti, varbūt kāds no šodienas auditorijas klausās, viņam ir asma un viņam jālieto inhalācijas medikamenti vai varbūt vecāki vai treneri. Mans padoms treneriem, tiešām jums nevajag iejaukties sportistā anamnēzē, bet jums jāzina, vai jūsu, piemēram, grupā ir kāds sportists, kuram ir asma un viņam jālieto inhalācija. Aiciniet viņu paskatīties vai vecākus pārbaudīt, vai tas medikaments tiešām ir atļauts un ka tas asmas medikaments tiks lietots noteiktās devās, kā to nozīmēja ārsts. Bet jāatcerās vienu, ka šīs asmas medikaments ir atļauts, piemēram, inhalācijas veidā, kā piemēram tas pats salbutamols, formoterols, salmoterols vai vilanterols. Viņi ir atļauti 4 noteiktā deva, un tā deva ir parasti tāda pati, ko nozīmēs ārsts. Bet jāņem vērā, ka šis medikaments ir aizliegts, piemēram, salbutamols šķidrumā, uzņemt kā sīrupu. Ja? Piemēram, es atceros man vecākajam dēlam, tad, kad viņi bija bronhīts, un tad ģimenes doktori izraksta ventalīnu sīrupu. Ja? Šeit jābūt ļoti uzmanīgam. Uzreiz piebildē tāds papildinājums to, ka kombinētie medikamenti ar glikokortikoīdiem arī ir atļauti lietojot asmas ārstēšanā. Ātri virzamies tālāk, hormonu vielmaiņas modulātori, tad mūsu slavenais mildronāts, un lūdzu nepapildiniet šo bēdīgo statistiku ar mildronāta gadījumiem, kad mildronāts tiek rakstīts audu reģenerācijai, mildronāts rakstīts gripa ārstēšanai, covid atvesaļošanai, lūdzu nekādā gadījumā. Jo mildronāts, ieņem pirmo vietu tajā klasē. Un mildronātam ir dažādi nosaukumi, ko varētu nopirkt medikamentu, ja, vai trizipinzitonium, vai kaut kā citādāk. Tas arī tagad atrodams uztura bagātinātājos. Tāpēc, un tam nav nekā kopīgā sporta. Es neiedziļināšos šeit nianses, bet vienkārši gribu pateikt vienu atstājumu mildronātu tam, ka viņš ir domāts pēc indikācijas, pēc indikācijām nevis lietojam viņu, tāpēc, ka vienkārši man ieteica viņu lietot vai sporta biedrs, vai ģimenes dakteris. Atkal atceramies to stingras atbildības principu. Es to vienmēr salīdzināšu ar ceļmallapu,
ceļmalapa forša un palīdz tam, kam viņam forši palīdz, bet diez vai mums ceļmalapa palīdzēs pret galvasāpēm, bet galvasāpēm jums palīdzēs kaut kāds medikaments, kur būs indikācijas rakstīts galvasāpes. Par aizliegtām manipulācijām vai infūzijām, piemēram, ringera uzņemšana nemedicīniskos nolūkos ir aizliegta. Ja par to, ja kāds to nobildēs vai ziņos, tad tas būs diskvalifikācija ļoti pamatīga. Tas ir līdzīgi, ka bija vienam slavenam amerikāņu peldētājiem, Ryanam Lochte, kurš saņēma 14 mēnešu diskvalifikāciju par to, ka vienkārši tādu bildi ievietojas Instagram kontā, ja, un tad tā ir aizliegta metode. Tam nav medicīniskā pamatojuma, viņš diez vai saņem to kaut kādā klīnika ārstēšanas nolūkos, nē. Viņš, kā raksta, viņš saņem vienkārši vitamīnus. Tāpēc šeit jābūt ļoti uzmanīgiem. Sacensību laikā aizliegtie medikamenti. Atcerieties, ka no kodeksa izpratnes sacensību laiks, tas ir bišķiņ kaut kas nedaudz citādāks. Tad, ja mēs pieņemam to, ka sportistam būs starts, piemēram, sestdien 3:00, tad piekdienā 23:59 sākas sportistam sacensības. Es tā vienkārši tagad fantazēju, ja, bet ja kāds 12:00 naktī ierodās un klauvē sportistam durvīs un saka dopinga kontrole, šī ir sacensību veiktā dopinga kontrole. Tāpēc šeit jābūt uzmanīgam lietojot bezrecepšu medikamentu sacensību laikā, vai tas būtu pretsaukstēšanas līdzekļi, vai tas būtu pat tāds medikaments, kas ar nosaukumu Ginkofor, kuram viena no indikācijām ir hemorīdu ārstēšana. Ja? Attiecīgi liekas tik delikāta problēma, bet tur ir vienkārši aktīva viela heptaminols, kurā ir aizliegta. Tāpēc sportistam, pat ārstējot šādu stāvokli, viņam jāpievērš uzmanību, ko viņam iesaka lietot daktaris. Un, piemēram, gerāniuma eļļa varētu būt uz kaut kur uz uzturbagātinātā iepakojuma. Tas arī neko nenozīmē, jo tā ir ķimiski sintezēta viela ar nosaukumu 1,3 dimetilhilbutalamīns. Jā, to pat grūti izlasīt, kā to var lietot. Bet vienkārši kā tās pseidonīms varētu būt rakstīts gerānium oil. To, ko mēs pievēršam uzmanību, to, ka ar 1. janvāru 24. gadu, tad ir aizliegta tramadola lietošana sacensību laikā. Un par to mums būs atsevišķs webinārs, kas notiks 5. janvārī. Es aicinu pameklēt informāciju, mūsu mājaslapā ir bezmaksas reģistrēties, un tad jūs arī no mums uzzināsiet, kas tad tas ir tramadols un no sporta ārstu viedokļa vispār, kāpēc viņu mēdz lietot un vai ir vispār viņam alternatīvas. Kanabinoīdi. Tad, ja tautā parastā marihuāna zālīte ir aizliegta jebkāda kanabinoīdi, marihuāna, kanabis, hašiš, kā arī visi sintētiski kanabinoīdi, jā, bet ir kodeksā, bet aizliegta vēl sarakstā minēts, ir atļauts kanabidiols. Bet lūdzu šeit jābūt ļoti uzmanīgam, jo CBD, jeb kanabidiols, viņš arī mēdz būt piesārņots ar to pašu THC. Tā kā tas ir arī, kā jūs redzat, viena bilde. Ja? Jūs varat aizbraukt ar sportistiem kaut kur forši uz sacensībām valstī, kur šī marihuānas lietošana ir puslīdz legalizēta, bet un tie sportisti priecīgi, ka viņi beidzot kaut kur nokļuvuši ārzemēs, tad viņi aizies tādu sev suvenīrus nopirkt. Un tie suvenīri mēdz būt ar pārsteigumiem. Tāpēc lūdzu sportisti, vecāki, gan treneri, brīdiniet sportistus to, ka nevajag interesantus suvenīrus pirkt tur, kur viņus nevajag pirkt. Ja tas ir atļauts tajā valstī, tas nenozīmē, ka tas ir atļauts sportā. Un pēdējais glikokortikoīdi, kā es jau iepriekš vienreiz minēju pie astmas medikamentiem, tad tie ir tādi medikamenti, ko lieto jau kārtīgi medicīnā.
Bet tie medikamenti ir atļauti, ja viņus lieto noteikti ievadīšanas veidā, vai tas būtu kādi krēmi, ziedas, acu pīlieni vai deguna aerozoli vai inhalācijas. Šādā veidā ir atļauts uzņemt gligokortikoīdus. Savukārt, ja nepieciešams lietot kaut kādu tablešu formu, tad tur obligāti jāpaskatās vai no alternatīvu, vai jāsazinās un jāpiesakās terapeitiskās lietošanas atļauja. Un pašā sākumā, varbūt atcerieties, es minēju, tad nav jāzina visu no galvas. Ir divas opcijas, kur jūs varat pārbaudīt vairākas, protams, bet ir divas, ko es varu jums piedāvāt, kur pārbaudīt jebkādu medikamentu. Man ļoti patīk Global Draw mājaslapa, globaldraw.com. Tad tur var pat meklēt medikamentu pēc brenda nosaukuma, vai es aicinu jūs izmantot Latvijas zāļu reģistru un attiecīgi atzīmēt informāciju par lietošanu sportā. Tik vienkārši. Atzīmēsiet informāciju, kaut kur būs norādi, ka jāsazinās ar mums, kaut kur būs norādi to, ka skatīt papildus informāciju, un attiecīgi tur jūs jau redzēsiet. Atkal maza laika trūkuma dēļ, bet es aicinu jūs vienkārši, vai ja jūs skatāties no telefona, uztaisīt print screenu, ja jūs skatāties un jums ir iespēja kaut kur pierakstīt, tad vienkārši pierakstiet šos 3 medikamentus, Dolmen, Perindoprils un Medikinet. Pirmais un trešais, tas ir zāļu brenda nosaukums. Perindoprils, tas ir viena no aktīvām vielām. Beigās pēc šī pasākuma es aicinu jūs veltīt 2 minūtes un pačekot, kā tas izskatās un kurš no šiem medikamentiem ir atļauts, kurš no šiem medikamentiem ir aizliegts vai ko. Vai kāds no tiem medikamentiem prasa, ka jāsazinās ar mums. Attiecīgi jūs zināsiet to algoritmu, kā rīkoties. Bet jebkurā gadījumā atcerieties vienu tādu ļoti vienkāršu faktu, to, ka šīs aizliegto vielu saraksts ir vienots visā pasaulē. Ja tas, kas ir aizliegts, piemēram, Amerikā, tas arī būs aizliegts šeit. Ja mēs skatāmies no Pasaules atbīga aģentūras skatu punktos uz aizliegto vielu sarakstu. Un lūdzu, gan sportistu, vecāki, treneri, jums katram no sava skatu punkta jāzina, ko lieto sportists. Sportistam jāsaprot, kāpēc viņš lieto konkrētu medikamentu un kāpēc. Vecāki lūdzu nedodam bērniem lietot kaut kādu medikamentu, kas varbūt der jums un jums palīdz, un jūs nezināt, vai tas vispār varbūt ir atļauts aizliegt sportā. Un treneri vienkārši nevajag, kā es jau saku, iedziļināties jums anamnēzē vai tur personīgā informācijā, bet jāsaprot, vai sportistam, piemēram, varbūt ir diabetes, un viņš lieto to. Nu, lūk, ir tāda mums kartiņa, manuprāt, viņa daudz kur reiz tika atstāta, iedota, ja nepieciešams iedot vēl, un jūs varat tos izplatīt kaut kur pa vieglatlētikas centriem, es labprāt varu ievest, tad Ieva lūdzu padot man ziņu. Ja vajag tādas kartiņas, es varam vienoties, es ievadīšu. Un tad tur vienkārši vienā pusē jūs redzat biežākas aizliegtās vielas, otrā pusē jūs redzat sasniegšanu kādus piemērus, ko drīkst, ko nedrīkst lietot. Viss vienkārši viena maza kartiņa. Katram sportistam sporta somā 2 minūšu, tā teikt, meditācija pie kartiņas var paglābt ikviena sportista karjeru. Nu to, jo tie pārkāpumi un sekas par tiem pārkāpumiem varētu būt diezgan nopietnas. Šeit es vienkārši neiedziļināšu šajā slaidā, bet ir fakts vienkārši, ka ir vielas, par kuriem automātā var dabūt 4 gadus, ir vielas, kur var tā diskvalifikācija sākas no 2 gadiem, beidzās ar 2 gadiem un mazāk, bet tur ir ļoti daudz vēl papildus faktorus, kas ietekmē to, kāda tad būs tā diskvalifikācija. Es jums nevaru pateikt to mūsu gadījumā Latvija izskata neatkarīga disciplināra komisija, un attiecīgi tas arī no daudz kā atkarīgi. Bet to, ko jūs varat zināt, ik viens, gan treneri pateikt sportistiem, kāpēc ir vērts aizdomāties, jo jebkurš pārkāpums atstāja ietekmi uz ikvienu, kas atbalsta sportistu, pašu sportistu
uz vecākiem, uz treneriem, atstāja ietekmi uz reputāciju, sportista reputāciju, sporta veidu reputāciju, un bez šaubām sportista mentāla veselība tiek apdraudēta, jo šis ir milzīgs pārdzīvojums. Nu ko, ar to beidzām, manuprāt, man vēl ir kaut kur 7 minūtes maksimums par terapeitiskās lietošanās atļauju. Ko es gribētu šeit pateikt? Ja, protams, sportists var lietot vielu, kas ir aizliegta sportā, bet vispirms viņam jāpiesakās terapeitiskās lietošanās atļauju. Jā, tad terapeitisko atļauju izsniedzam mēs, neatkarīga komisija, 3 sporta ārstu sastāvā. Sportists iesniedz nepieciešamo informāciju, un attiecīgi tālāk to mans kolēģis sazinās ar komisiju, viņi tad izlēma. Bet jābūt tai informācijai jābūt pilnīgai, un ja jūs zināt, ka jūsu sportistam vai vecāki, jūs zināt, ka jūsu sportistam būs nepieciešama terapeitiskā atļauja, vienkārši sazināties ar mums, mēs jums pateiksim, kādus dokumentus sagatavot, kur sameklēt informāciju, varbūt palīdzēsim aizpildīt to anketu un attiecīgi vienkārši iesniedzam elektroniski un viss. Var arī, ja nepieciešams, ir gadījumi, kad mums vienkārši atved birojam dokumentus, mēs tos reģistrējam un arī iesniedzam papīra formātu. Par uzturabagātinātājiem. Es zinu, ka aktuāls jautājums, aktuāla lieta, un sportisti daudzi lieto ne tikai vienu, bet lieto vairākas bunžiņas, un tur ir citas vispār prezentācijas stāsts. Bet gribu pateikt vienu, lūdzu neuzķeramies ne uz kādiem marketinga trikiem, ka tas ātri palīdz uzaudzēt muskuļus, palīdz ātri zaudēt svaru, ir doping free, ir testēts ar Pasaules antidopinga aģentūras palīdzību un tā tālāk. Lūdzu, neuzķeramies, esam ļoti kritiski uzmanīgi un izvērtējam. Arī Latvijā bija gadījums, kad uzturabagātinātāji viena lieta, kas tika deklarēts, ka būs tur bulgāri un tribulus, bet bija testosterons un cits uzturabagātinātājs, kuram vajadzēja būt vienam komiforu sveķiem, bet izrādās, ka tur arī bija testosterons un progesterons. Tāpēc mūsu tāds aicinājums vienmēr lietot uzturabagātinātājus, kas ir vismaz reģistrēti pārtikas veterinārijā dienestā. Mēs vienmēr iesakām atstāt vienu kausiņu neizterētu, nofotografēt pašu iepakojumu, kur iegādāts un tā tālāk, lai jums ir visi pierādījumi. Un protams, ir dažas organizācijas, kas testē šos uzturabagātinātājus un var paskatīties, vai šīs konkrētas uzturabagātinātājs tika testēts, vai šī konkrēta partija tika testēta uz sportā aizliegtajām vielām. Tad tas dos garantiju, bet ticiet man, vienalga neviens nedod 100% garantiju. Tas ir vienmēr uz sportista atbildības pleciem. Tāpēc, ko mēs uzsveram, un tā ir tā saucamā uzturs vispirms pieeja, tad sportistam, ja viņam ir kaut kāda pārliecība, ka viņam jālieto kaut kādas vitamīnus, kompleksus un tā tālāk un tā tālāk. Vispirms sakārtojam pakonsultējums ar speciālistiem. Paldies Dievam, viņi Latvijā ir pieejamie. Jā, vai tie būtu dietologi, uztura speciālisti, vai tie būtu nepieciešams ārsti, kuri var sniegt šos konsultācijas. Paskatāmies uzturu, ēdienu un tā tālāk. Un tālāk, tad, ja nepieciešams, jūs jau lietosiet, bet tas ir tad, kad jums ieteiks to lietot kāds speciālists. Arī vieglatlētikā, es zinu, ir speciālisti, un paši vieglatlēti, kuri var jūs pakonsultēt. Nu ko, par dopingu kontroli. Tad pirmās asociācijas, kas jums noteikti, ja jūs mani klausāties pirmo reizi, tad būtu, tad šīs noteikti Čalis stāstīs par dopingu kontroli visas pusstundas. Patiesība nē, bet šeit tā procedūra ir ļoti reglamentēta, ļoti strukturēta. Šeit jāsaprot arī vienu, ka vispirms, protams, sportistu viņš mutiski viņu uzaicina uz dopingu kontroli, un tad viņu pavada vai dopingu kontroles vai asistents. Kamēr viņš viņu pavada līdz dopingu kontrolē stācijai, sportistam ir
ir super tiesības, ko viņam jāizmanto. Un tāpēc es šodien, manuprāt, šeit ir ļoti svarīgi, ka, ja klausās treneri, sportisti jaunie vai vecāki, zināt šīs tiesības. Par tiem es izstāstīšu nākamajā slaida, bet tad tālāk notiek, protams, urīna paraugu savākšanas trauku izvēle. Sportistam vienmēr jābūt iespēja izvēlēties urīna savācēju trauciņu. Pēc tam sportists nodot urīna paraugu tā paša kontrolēra dzīvuma klātbūtnē. Jāizvēlas atkal jābūt iespēja no 3 izvēlēties pudelītes un tos kitus, bet tie varētu būt dažādi, ir kā minimums 4 ražotāji, kas ražo. Tad pats sportists sadala urīna paraugu, kā minimumu jābūt 90 ml. Viņš sadala A un B pudelītēs. Tad kontrolieris pārbauda urīna īpatnējo svaru. Ja viss ir ok, tiek aizkovētas pudelītes, sportists paraksta dopinga kontrolas anketu, atzīmē pēdējo 7 dienu laika lietotas medikamentus un viss. Tas varētu prasīt 20-15 minūtes un viss ir gatavs. Kā es jau pieminēju, sportistam ir viņa tiesības. Un šeit, kas ir svarīgi, pa galvu, pa kaklu nav jāskrien uz kontroli. Tas pats, kad es biju kā asistents pasaules čempionātā skriešanā, es ar vienu sportistu ieradās dopinga kontrolas telpā no paziņošanas momenta 2 stundas, kamēr viņš aizgāja uz apbalvošanas ceremoniju, kamēr viņš aizgāja uz ģērbtuvi, pārģērbjās, un tikai tad viņš pa ceļam vēl izdara virkni daudz šķidrumu, un kad viņš ieradās dopinga kontrolas telpā, viņam bija viss jau ir skaidrs, ka viņš grib no visa atbrīvoties, un viss. Un šīs tiesības ir, ka, ja sportistam jāpiedalās apbalvošanas ceremonijā, viņam jāsaņem kādu medicīnisko palīdzību, preses konference. Protams, ja sportistam nepieciešams sniegt interviju, nav problēma. Viņš to dara, blakus kaut kur redzes, tā teikt, redzumā būs dopinga kontrolieru asistents. Ja sportistam nepieciešams grib atsildīties, varbūt viņam beigās ir meditācija, joga, nav problēma. Lai viņš to izdarīja, viņš uzreiz negrib uz toaleti. Viņiem jāsameklē tulku var pārstāvi, vai tas nepilngadīgs sportists pārstāvis ir ļoti ieteicams. Jā, viņam jādodas personāla dokumenti, jāiepierāda akreditācijas kartes nav. Vai citi apstākļi, ko var saskaņot ar dopinga kontrolieru. Atkal. Un zinot to, sportistam un tiem blakus esošajiem ir mazāk stress, viss kārtībā. Ja? Ko? Nobeigumā es gribētu, protams, pateikt to, ka sports ir superlieta un tā palīdz mums attīstīties, rūdīt mūsu raksturu, attīstīt mūsu personību harmoniskāk. Un, protams, tas galvenais nolūks ir to, kas tam visam, ko es šodien stāstīju, tā nezināšana vai vienkārši zināšana par noteikumiem, lai pēc būtības, lai saglabātu to sporta patieso būtību, to sportisko garu. Un atcerieties to, ka ikvienam sportistam ir tiesības piedalīties sacensībās, kurās netiek lietotas aizliegtas vielas, un tāpēc tādējādi mēs veicinām vienlīdzību, godīgumu un sporta principu ievērošanu. Tad, manuprāt, ar šo ir forši, kad sports var parādīt. Ja? Manuprāt, gan jūs, gan vecāki, gan arī treneri, jūs varat atgādināt savam bērnam to, ka viņš var neuzvarēt šajās sacensībās, bet ar kaut kādu rīcību viņš var likt par sevim runāt kā labu piemēru. Bija vieglatlētika daudzi gadījumi, kad paklup un bet sportists otrs palīdz viņam piecelties, ja, un šie gadījumi ieiet vēsturē. Un, manuprāt, tas veido to sportu, to brīnišķīgu, ja. Un es vienmēr aicinu paskatīties uz lietām, kas ikvienam palīdzēs tos rezultātus sasniegt, ja. Un uz ekrāniem jūs redzat 7 lietas, noteikti viņas vēl ir vairākas. Nav tikai labs uzturs vai pacietība vai kvalitatīvi treniņi, bet tik viena lieta no šiem mēs varam novērtēt. No 1 līdz 10, no 1 līdz 100, kā gribās.
un tad attiecīgi redzam, tur, kur mēs varam vēl pielikt klāt, tur mēs pieliekam, un no tā būs tas rezultāts. Un beigās es gribu, protams, kas tad ir patiesa sports. Patiesa sports, tas ir mūsu Latvijas Antidopinga biroja izveidota iniciatīva, ar kādu mērķi mēs tad arī stāstam par šīm dopinga lietām, jā, jo īsti prieks, ko rada sports, tas arī ir patiesa sports. Un tad mēs aicinām mācīties, trenēties pareizi un efektīvi, attiecīgi treneri māciet saviem audzēkņiem trenēties pareizi un efektīvi. Vecāki atgādiniet bērniem, kā nepieciešams pareizi trenēties. Jāzina, ka daudzas aizliegtas vielas apdraud sportista veselību. Jāatcerās, ka mēs varam, jau tagad esam kā piemērs, kā paraugs citiem sportistiem, vecāki jūs paraugs saviem bērniem, bērni, atcerieties, vecāki par jums fano un var noteikti iedvesmoties no jums. Un, protams, popularizējam sportu bez jebkādu aizliegto vielu lietošanu. Tas ir tas mūsu message ar patiesu sports ideju un iniciatīvu. Tie, kuri šodien klausījās, es palūkšu Ievu izsūtīt šo saiti vai šo slaidu, es vēlāk nosūtīšu, un tad es palūkšu veltīt mazāk par 1 minūtu un novērtēt šo pasākumu. Tas man svarīgi. Nu ko, paldies jums par uzmanību. Es tiešām novēlu jūs, lai kā pirmajā bildē augšā jūs neapsteidz tādi negaidīti čempioni un kas bildē nedaudz zemāk, lai jums nekad nesanāks paklūpt. Ne par kādu citu sportistu, ne kaut kādu šo antidopinga pārkāpumu dēļ. Paldies. Gatavs atbildēt uz jautājumiem? Paldies, Ivan, liels tev. Man semināra sākumā bija 2 jautājumi, bet tu atbildēji. Gan par to procedūru, jo man liekas tā, kā daudz jaunieši ir tad par to būtību, kad ir iespējams atsildīties, ir iespējams aiziet uz apbalvošanas ceremoniju. Viss šīs lietas, ko tu pieminēji, man liekas, tas bija ļoti svarīgi uzsvērt. Un tad otrs jautājums man bija par tām reģistriem, kur pārbaudīt, ja sportists vēlas kaut ko iegādāties, uzturbagātinātāju vai zāles, medikamentus, kur to pārbaudīt. Bet man arī šķiet, un es zinu, redzēju, ka tu uz to atbildēji diezgan plaši, ka tādas iespējas ir. Un lūk, jautājums mums ir no mūsu vadītāji. Tu redzi, no cik gadiem ir iespējams veikt dopinga kontroli? Jā, redzēju to jautājumu. Paldies, ģimeļi, labs jautājums. Un šis nekur nav noteikts, no cik gadu vecuma var tik veikta dopinga kontroli, ne kodeks, ne tas pārbaužu izmeklēšanas starptautiskais standarts nenosaka, bet attiecīgi, ja sportists uzrāda kaut kādus labus rezultātus, un par to var ieinteresēties dopinga kontroli plānotais un vienkārši veikt šim sportistam testu. Jā, kā jūs zināt, daudz sporta veidi atšķirās, piemēram, paņemsim daislidošanu. Jūs jau zināt, ka tie sportisti jau ir kadeta vecumā, jā. Protams, katram sportam arī kadeti un juniori ir viens vecums, jā, es atceros no cīņas sporta veida, kadeti ir viens vecums, juniori jau ir cits, bet katrā, tāpēc, nav noteikts, bet ja sportisti, vai var vienkārši atbildēt tā, ja par sportistu sāk runāt sporta ziņās, tad visticamāk viņš arī būs mums interesēs arī mums. Vai vēl kādam jautājumam ir šeit no klātesošiem? Jā, es domāju, jā, Ivan? Nē, es gribēju teikt, jebkurā gadījumā, ja šis jautājums jūs negribat uzdot tad kopējā čatā vai kopējā pacelt roku, tas, es zinu, tas mums ir normāli. Piefiksējiet manu e-pastu vai vienkārši antidopings.gov.lv sadaļa kontakti, jūs varat redzēt manu e-pastu. Ticiet man, es vienmēr atbildēšu, cik ātri vien iespējams. Un ja kāds jautājums jums pēkšņi individuāls, nav problēma, un jūs gribat, lai tas paliek starp mums, ticiet man, tas arī man ļoti svarīgi, tas paliks. Es redzu, ka Laura pacēla roku un pat ieslēdz kameru. Jā, Laura.
Labdien. Jā, labdien, es nepiefiksēju, kur bija tas starptautiskais reģistrs, kur varēja pārbaudīt uzturu bagātinātājus. Tas bija tas pirmais. Tur bija tas otrs, bija tie dati zva.gov, bet tas pirms tam, kas bija. Un šeit tas nav uztura bagātinātāji, tas ir medikamentu. Un tas ir medikamenti, tas ir global draw. Piemēram, jūs tajā ieiesiet, un viņš tad jums piedāvās izvēlēties valsti. Un tur būs 6 valstis. Ja Šveice, Anglija, Amerika, Austrālija. Un tad jūs uzspiedīsiet Other, tad viņš jums iedos ZVA zaļu valstu reģistru. Bet, kā es teicu, šīs saraksts ir vienots visā. Un, piemēram, bet to var vienkārši tur uzrakstīsiet kādu Ibustāru, tad viņš arī jums parādīs, vai jūs domājat šo. Ibustārs arī mums ir Ibustārs. Un tad, piemēram, ibumetiņas nav aizliegts, jā. Tas nav uztura bagātinātais. Jā, man ir, teiksim, kaut kāds D vitamīns un K2. Man, teiksim, principā jāsāk skatīties uz visām buņģiņām virsū. Šīs nav medikaments. Šīs nav medikaments. Šīs ir uztura bagātinātais. Vai kā viņš ir reģistrēts. Un tur jāskatās, ko viņš reģistrēt. Mēs, diemžēl, neko šādu nenosakām. Mums valstī par medikamentiem atbild zaļu valsts reģistrs, ja zaļu valsts aģentūra, kurās telpās šodien arī atrodas, un mums par uzturu bagātinātājiem mums atbild pārtikas veterinārijas dienests. Vienīgu to, ko mēs darām, mēs brīdinām sportistus, ka tie varētu būt piesārņoti. Bet mēs nekādīgi nevaram ietekmēt. Tas ir, un tā ir pārtikas nozare, kura nav kontrolēta, viņiem ir savi kaut kādi reglamenti un tā tālāk. Tāpēc jūs pieminētais... Man ir jāskatās, vai viņš ir, vai tā partija, vai viņi ir tur, Vai viņš ir vienkārši reģistrēts, vai jūs tur D vitamīns kaut kāds, vai viņš ir reģistrēts kaut kur bagātinātais. Ja nav reģistrēts, interesanti, kāpēc. Tāpēc arī ir interesanti, ka pat Japāna viņiem nav uzturbagātinātāja reģistrā, jo viņi saprot, ka jebkurš uzturbagātinātājs var būt zem riska un negrib dot nekādu garantiju. Skaidrs. Labi, jo jaunākiem sportistiem jau visticamāk, visbiežāk ir tikai, es pieņemu, kaut kādu vitamīnu jautājumu darāt. Jā, bet galvenais, lai tie vitamīni nav nopirkti, tas ir vienkārši no izprakses, nopirkti kaut kur Amazonā, un viņiem ir vēl papildus D vitamīnam kaut kādas vēl rūgtā apelsīna vai rūgtā melone, ko saucās, liekas, ka tur vēl melone, tur vienkārši ķīmiska viela, kas ir ļoti līdzīga amfetamīnam. Es no tāda viedokļa, protams, es nedaudz visu, tas nav gluži pārspēlē, es saku to realitāti, tāpēc šeit jābūt visādi gadījumi notiek. Ko mana pieredze rāda, vienkārši tie dopinga gadījumi varētu notikt tik nejauši. Otrs jautājums, vai alkohols ir aizliegts vieglatlētikas sacensību laikā? Un vai var lietot alu pirms dopinga kontrolas nodošanas? Dopinga kontrolas telpa nedrīkst lietot alkoholu, bet ja pats sportists, alkohols nav aizliegts kā viela, un ja sportistam, piemēram, līdz ir kaut kāda buņģiņa, viņš to var lietot uz savu galvu. Bet dopinga kontrolas telpā viņu visticamāk nelaidīs ar alkoholu. Pirmkārt arī, vai alkohols ir savienojums ar sportu. Tas jau ir cits stāsts, bet sportists domā, ka viņš no tā ātri pačurās. Manuprāt, ir vēl citas alternatīvas. Var uzvarīt teju līdz vai nopirkt. Neko nereklamēju, tur aiztī, piemēram, zaļo teju vai kafiju kādam. Paši labāk zināt. Tāpēc, kā piemēru, var izstāstīt. Es ceru, ka to televīzija šodien nerādīs, to sportistu, kuru es vienu uzaicināju tajā pasaules čempionātā skriešanā, tad, protams, viņš, kamēr mēs gājām uz ģērbtuvi, viņš padzērās uzreiz ūdeni, viņš palūdz, viņam bija, tas negluži asistents, bet komandas, tas ne dakteris, neatceros, kā viņš bija, menedžeris viņš pat bija.
Viņš arī palūdza viņam kādu ābola sulu. Parasto mūsējo cīdo sulu viņš izdara, un kamēr, kā es jau teicu, tad, kad mēs gājām, viņam jau potistam jau gribējies. Forši zināt savu organismu, tas ir tāds padoms no manas puses. Jā, Ivan, paldies. Mums ir atlikuši 3 minūtes. Man ir maz aizdoma, ka mums te izslēgsies šī te sadaļa. Paldies par vērtīgu informāciju no Dmitrija. Jā, paldies no mums visiem. Es domāju, ka arī dalībniekiem bija gan vērtīgi uzklausīt tevi, un tā kā teicu, jūs atvērti jautājumiem, gan elektroniski, gan zvanot, jūs mājaslapā viss ir skaidri pieejams. Jā, paldies, Ivan, tev, un tad jau laikam beigsim šo sadaļu, un tiekamies sacensībās. Jā, paldies jums, un jauku pēcpusdienu. Jā, paldies, vislabāk.